katrai šuvējai un aktrisei, arī svētdienās, arī laukos. Esiet progresīvi. 7000 eksemplāri. Redaktors Antons Benjamiņš, izdevēja Emīlija Elks. 1922. gads. Pavasaris, ceriņi, kāzas. Ar Dievu Emīlija Elks, lai dzīvo Emīlijā Benjamiņā! Tikai stūrīt laukos. Es gribu uzrakstīt savas atmiņas par avīžniecības vēsturi. Es visur biju klāt, es visu redzēju, es negribu, lai tas pasūd. Sakiet, ka man neko nevajag, neko. Es varu gaidīt, es varu... Jā, tas ir tas pats Finks, jā, kurš pareģo nākotni. Jā, aizēj pie viņa, aizēj. Pasaki, ka vienu kundze grib ar viņu runāt. Jā. Tātad Emīlijas Benjamiņas nama atklāšana 1930. gads. Te viss ir atžāli. Ministrs nāk ar sarkanām rozēm, neviens tās nav paņēmis, tās vīstus trepēm pie galda. Baltus, cimdus, spoguļu zālē viņiem nav. Kas atļāva bizes? Mūsu kalponiem bižu nav. Sumināsim mūsu varoni Lāčplēsi. Tas ir īsts varonis. Kā man iedvesmo šī sarkanā lenta ar zelta sauli. Lāčplēsi vērtību Benjamiņa kunga īpašais ārsts. Skalve sašļūkā pārburts balons. Antons gatavs klapēt visu cietas. Es teicu, mēs cara laikā tikām galā ar cenzūru. Mēs arī Ulmai laikā tiksim galā. Cik es katru dienu iesaku dejot Čārlstu. Modernā dejā tagad tas ir raksturīgi, ka augšpuse nezina to, ko dara apakšpuse. Dansot jauki tas ir tiesa, ja tik nav par esnu miesu. Anton, lūdzās ne tik strauji, Anton sāk.